Pirms gadiem 20 te bijusi tukša pļava ar lielu ozolu. Tas tad arī licis izvēlēties šo vietu, lai veidotu savu dzīves telpu, ar domu, ka te būs neliela kopiena, cilvēki, kurus vieno kopīgas idejas. Par attieksmi pret dabu, par attieksmi pret sevi arī. Pret dabu tas ir interese pret dabu un tāda, varētu teikt, saprotamā veidā zaļā domāšana. Pret sevi vēlme mācīties, vairāk prasīt no sevis, nevis no valdības. Varavīksnēs katrai kopienas ģimenei ir hektārs zemes. Saimnieki vērtē, ka tas ir pietiekoši, lai veidotu savu dzīves vidi. Lai ir vieta mežiņam nelielam, lai ir vieta, kur dārzeņus izaudzēt, lai ir vieta vienkārši pļaviņai, kokiem, un lai ir vieta vienkārši, kur tu jūties kā paradīze, kuru tu izveidoji pats ar savu ģimeni un dabu. Sākums mums bija diezgan grūts, jo mēs arī cēlam paši. Zobārsti ar inženieru. Māja pašu celta un to ceļot daudz domāts, kā būt neatkarīgiem. Vispirms jau tā ir elektrība. No sadales tīkla uz šejieni nav atvilkts vats. Un mēs iztiekam ar savu enerģijas avotu, ar šiem te paneļiem. Ziemā, protams, ir švakāk. Novembris, decembris, janvāris. Bet visu pārējo laiku pietiek un paliek pāri. Tā kā Broņislavs ir inženieris, tad licis savas prasmes lietā, lai iegūtu arī ūdeni. Jāpiebilst, ka akas vēl šeit nav. Viss ūdens, kas ir tajos dīķos, tiek savākts no māju jumtiem. Teiksim, 100 kvadrātmetri jumta gadā dod 60-70 kubikmetrus ūdens. Tīri pēc Latvijas meteoroloģiskajiem datiem. Un tad visi šitie jumti tiek pie kādi 200 pāri kvadrātmetri. Pa ziemu viņi visi ir pilni, iet pāri malām un pietiek arī visai vasarai savām tām tehniskām vajadzībām. Tas ir dušai, toaletei un izlietnei. Mēs savācām ūdeni no stikla virsmām. Līdzīgi te radīt savu autonomu dzīves vietu iecerējuši arī Aija un Artūrs Freija. Artūrs ir permakultūras dārzu speciālists, tāpēc pirms 3 gadiem arī nolēmts pievienoties Varavīksnes kopienai. Sapratām, ka mēs gribam veidot ģimeni un mēs meklējam domu biedrus, jo mēs sapratām, ka mēs gribējām dzīvot arī laukos un to lauku dzīvošanas pieredzi dot bērniem saviem. Aija un Artūrs par savu izvēli veidot savu dzīves vietu Varavīksnēs ir gandarīti, jo te viņu prāt ir ļoti daudz plusu. Līdzīgie domu biedri, ka vienmēr ir blakus tiešām savs cilvēks. Un tīri praktiski aspekti, tīpaši mums kā ģimenei ar 2 maziem bērniem, tas ir ļoti spēcīgi izjūtams, ka ir tā savstarpējā palīdzība un atbalsts vajadzīgos brīžos. Kaut vai pirmajos gados ar darbarīkiem, iespēja novietot kādus darbarīkus šeit, jo sākt saimniekot tukšā pļavā, kur nekā nav, tas ir milzīgs izaicinājums. Ir īpaši priekš jaunas ģimenes ar 2 maziem bērniem. Bet mums, piemēram, pagājušā gadā, kas bija 2. sezona, izdevās izaudzēt kartupeļus visai sezonai priekš sevis pašu spēkiem. Cūkas gan uzraka to visu mūsu laukumu pusi no kartupeļiem apēda, bet ar visu to mums pietika visai ziemai kartupeļu. Inese un Broņislavs ir rīdzinieki. Darba dēļ šobrīd iznāk braukāt, bet, kad būs pelnītā atpūtā, tad pilnībā pārcelsies uz šejieni. Viņi atzīst, ka gan viņu, gan citu kopienas dalībnieku izšķiršanās dzīvot šeit nav tikai vēlme aizmukt no pilsētas. Negribās, lai tie bērni un mazbērni mūktu no mūsu zemes viens. Gribētos, lai viņi šeit kaifotu, lai viņiem būtu gan mūsdienīga telpa, gan veselīga, gan patīkama, radīta šeit uz vietas. Lai viņi redz priecīgus un laimīgus savus vecākus. Un tad tas strādā kā magnēts, manuprāt. Un to mēs paužam, mēģinam arī rādīt savu piemēru. Mums ir zemes gabals 15 hektāru liels, paredzēts detaļplānojumā 6 ģimenēm. Šobrīd 4 ģimenes aktīvas ir ar mums kopā, kuras iegādāja savu zemes gabalu un veido savu dzīves vietu. Un attiecīgi 2 gabali mums vēl ir brīvi. Un
Šī ir tā reize, kad es gribu arī atklāt pateikt, ka mīļi gaidīti, kas grib aplūkot, iepazīties un varbūt izradīt interesi, pievienoties mums. Varavīksnēs tik vasara notiek arī permakultūras semināri. Kopīgi tiek svinēti svētki. Jāpiebilst, ka 29. jūlijā te atkal būs permakultūras festivāls, kura laikā interesanti varēs iepazīt arī dzīvi Varavīksnēs.